Esiet sveicināti Kāzas bez filtra, jeb šo podkāstu, ko organizē Renāte Mākulēna events, Kāzu organizatori. Sveiki, Renāte! Sveiki, Elīna! Sveiki! Sveiks, Eduarda! Nu stāsti, Renāte, ko mēs šeit darām, par ko mēs runāsim un ko mēs varbūt arī vēlāk pat pacersimies. Jā, tātad pamata mērķis šai epizodē, ja podkāstam ir par to, kad parādīt līgavām realitāti, kādas tad īstenībā izskatās kāzas, jeb kāzas bez filtra, jo mēs redzam skaistas bildes, mēs redzam to, ka parasti visi dalās ar labo, cik skaisti viss bija, cik bija superīgi, bet realitātē es paaicināju vakar vadītāju Edgaru Žukovsku, kurš redz visu sajūtu līmenī ar viesiem, ar vecākiem, ar vedējmātēm un ar visu. Un kokteļu catering kā bāru, ar ko sarunāties, jo viņi redz to pusi, kas notiek sačukstoties, kas notiek maliņā, par ko viesi runā. Lai mēs jums varētu iedot to informāciju, kā tad izskatās kāzas. Un katru reizi mūsu epizodē piedalās līgava, reiz jau bijusi līgava, kas ir pieredzējusi savas kāzas. Lai mēs zinām, uz ko mēs skatāmies, ko mēs atceramies un ko mēs sajūtam no kāzas dienas. Un šodien pie mums ir Elīna. Elīna gan izstāstīs savu kāzu stāstu, un mums fonā taisīs Eduards kokteili. Pieskaņosimies kādai garšai šodien, to viņš mums pateiks pa vidam. Es minēšu, ka būs gurķis kokteili. Varbūt džins. Iespējams, bet gurķis noteikti būs. Nu, lūk, un Elīnai ir tas, kad viņai... Es pat negribu iedziļināties, bet fakts kā tāds 2 fakti par viņas kāzām. Viņai bija vadītājs, kuram bija jārunā 2 valodās, bet viņš tajās nerunāja. Un viņai bija fotogrāfs, kurš atsūtīja visas bildes tikai pusaugumā, bez kājām. Nu, līdz celītim. Līdz celītim. Tas nozīmē, ka tev visas bildes no kāzām ir līdz... Jā, viss ir līdz celītim. Man arī bija speciāli sūtīta kleita. Jo man ir tie kaukās gēni, man tu gribējās tās kāzas, tādas grandiozas, lai man paliek atmiņā, lai viss tur skaisti ir, jo tas tomēr ir tās atmiņas, kas tev paliks visu dzīvi, un to kleitu es ilgi gaidīju, viņai bija tie apakšsvārki un krūzulīši, un spīdīgs tur viss, un pagarinājums aizmugurē. Un tiešām, un visās bildēs tas skaistums ir nogriezts. Lai vienā kaut vai ir redzams, tas skaistums, Es to kleitu tik ilgi meklēju. Es to kleitu tik ilgi gaidīju, kad viņi atnāks. Bet jā. Bet draugu bildes kaut kādās ir. Vismaz. Vismaz, jā. Kā? Es vienkārši piedod, man uzreiz tā iedeva tādu jau šoku, kas mums sanāk jau trešajā minūtē, ka es pat nesapratu, kā tā var, ka 25%. Kāda varbūt nesaprašanās ar fotogrāfu un ar to visu, jo iespējams, ka tas tajā laikā bija trendīgi līdz tai trešdaļiņai bildēt. Jo, fotogrāfijas bija labas kvalitātes, visi viesi bija labi tur novietot, nebija tā, ka tur puse kādam trūkst, bet trūka tā kāju daļa. Jā. Labi, sāksim no sākuma. Kāpēc tu vispār izvēlējies pati plānot savas kāzas? Es saprotu, ka tu pati visu uzņēmies, organizēt pati savas kāzas. Jā, es īstenībā tajā laikā pat nezināju, kad ir tādi kāzu organizētāji. Un es, ja kaut ko daru, tad to daru ļoti akurāti, iedziļinoties, un man likās, kā es to varu izdarīt, tas ir manos spēkos, jo man likās, ka vajadzīgs ir tas kāzu vadītājs, kas visu vada, bet īstenībā par tādu kāzu organizētājs, nebija dzirdējusi, kad ir tādi. Varbūt, lai mēs saprastu kontekstam, tas laiks, jo tu izties ļoti jauna, tā liekas, varbūt burtiski pagājuši gadu tas bija, bet tas bija, ja drīkst teikt, pirms 90 gadi. Pirms 90 gadi, jā. Tāpat kā Agnes īsti. 9, tikai vīram pajautāšu virs. Ok, labi. Man ar tiem skaitļiem ir kā ir. Jā, tajā brīdī, pareizi par Renāti, jau to arī vēl tajā brīdī vēl nedarbojies pirms 90 gadi. Un es tieši biju sācis darboties, tajā laikā kāzu, bija jau, protams, kā kāzu organizatori, bet krietni mazākā tagad, jā. Viss bija krietni mazāk, tā skaitā organizatori, jā. Aiziet, turpinam, Renāte. Jā, un tad tas jautājums ir, par cik tu pati plānoji kāzas. Man ir svarīgākais ir iedot to, kā tu izvēlējies savus pakalpojumus sniedzējus. Bet es gribu saprast īstenībā, varbūt vispirms tu mums izstāsti savu stāstu, un tad tu izstāstīsi, kā tu tiki pie šiem pakalpojumu sniedzējiem. Jā, mums ar vīru jau bija tā vīzija, ko mēs vēlamies kāzās. Man bija ļoti svarīgi tas, lai es iztos super skaisti, lai pēc gadiem tur šķirstot bildes, lai man būtu perfekts tas manikīrs, mati, kleita. Tur tas limuzīns arī man bija vajadzīgs, un tā svētku pils tajā laikā tikko bija atvērusies. Mēs bijām pirmie.
Tur pa kaut kas nebija pabeigts, bet mēs izlūdzāmies, jo tā bija fantastiski skaista. Jūs bijat paši pirmie klienti Svētku pilī? Manuprāt, jā, paši pirmie. Viņi vēl neparakstīja līgumus, viņi teica, labi, mēs piekrītam. Klausies, Elena, ar tevi var kaut kā tiešām mega interviju taisīt. Jā. Jo Svētku pilī šobrīd notiek 6 kārtas dienā. Un es pirmā. Nedēļā. Bet vispār tāds sajūta. Stundiņai katrs. Un jūs esat bijis tā kā angliski Genesis. Jā, tā kā no jums viss ir... Wow! Jo, zikā, ja tāda aura tagad ir, ka precās 6 pāri nedēļas. Jā, un jūs varbūt kāds vīram vārds, lai mums sāk nav jārunā par viņu kā Aleksandrs. Jā, jūs ar Aleksandru bijat tie, kas to vilcienu sāka, jā. Nu, forši labi. Iekustināja, jā. Nu, skaidrs, jūs sapratāt, ka vajag Svētku pili un tālāk. Svētku pili. Mums, protams, es aicinu arī visus vecākus, ja rocība palīdzēt, jo mēs arī bijām jauni. Īrējām dzīvokli, cik nu bijām tur paši sakrājuši to naudiņu, bet gribējām tādas labas kāzas, jo tomēr precamies vienreiz, un arī negribējās kaut kur tā kā aizbraukt pašiem tā kā divatā, bet tur ir tās 2 ģimenes, kas sajiet kopā, kļūst par vienu lielu, un mēs kā 2 atsevišķi cilvēki arī esam tagad viens vesels, kad tur jāreitinās vienam ar otru. Un gribējās, jā, tur visus tos viesus un pabarot. Un redzēt un atpūsties. Mums bija ceremonija arī baznīcā pareizticīgo. Tā bija ļoti skaista, fantastiska ceremonija. Mūsu kāzās vēl īpaši zvanītie zvani, kur zvana tikai tajās īpašajās svētku dienās. Tie bija mums sarunāti. Un, jā. Tad faktiski līdz ceremonijas noslēgumam, kā arī jāvārdus pateicāt, vai ne? Tad jau viss iet kā pa sviestu, tā teikt. Iet kā pa sviestu, un jā, tad mēs braucam fotografēties, un tad viesi dodās uz to kāzu vietu. Nu jā, uz Svētku pili jau, jā. Svētku pili. Mana māsīca tajā laikā spēlēja flautu, viņa tur ar meitenēm bija sarunāta, kas sniedz to priekšnesumu, ir furšeti viesiem. Un mēs aizbraucām uz botānisko dārzu fotografēties, bet netikām botāniskajā dārzā, bet sanāca, ka mēs tā kā ārpusē. Jo mums bija tās dūmu sveces līdzi. Un pa ceļam sapratām, ka mēs ļoti gribam ēst. Un tas bija arī tas, ko es ieteiktu visiem paņemt mašīnās kaut kādus ēdienus. Obligāti. Lai nebūtu tā, ka trīc rokas, jo mans vīrs ir liels miesas būvs, viņam ir pie 130 kg, bet viņš arī, protams, garš. Un viņam ir vajag ēst. Jā, es tur varu nepaēst, bet viņam vajag paēst. Obligāti, jā. Un jā, tad piestājām benzīna tankā, kaut ko tur paēdām. Aizbraucām uz to botānisko dārzu. Fotografēties, un pirmais jau, kas man tā kā nedaudz uzkņudināja tos nervu sistēmu, bija fotogrāfs izdomājis, ka es tagad ar to balto, skaisto savu Kaukās stilu kleitu došos tajā melnajā zālē. Mēs precējāmies septembrī, tāds rudenīts jau. Jā. Rudenīga noskaņa, un tas lauks bija nevis zāle, bet melns, lai palaistu tās dūmu sveces. Kā melna tikai tur zeme? Zeme, tā zeme vienkārši. Melnzeme, ok. Un es saku, nopietni tu domā, ka es iešu tam baltajām kurpītēm, kuras arī bija īpaši sūtīts, jo viņas bija ar pērlītēm, visas skaistas. Es gribu ierasties tajā viesu namā skaista. Nevis tā kā dubļu cūka, nomūrējusies. Un viņš tā kā pilnā nopietnībā, jā, lūdzu, ejam, mēs tagad laidīsim tās dūmu sveces, būs nenormāli foršas bildes. Es saku, nē, čalīt, šito laižam ārā, un tās dūmu sveces man vēl joprojām ir mājās, jo es tam nepiekrītu. Es gribēju būt vienkārši skaista, lai man cilvēki redz nevis netīru, bet Bet nebija cita vieta, kur palaist? Viņš vienkārši, vai viņam ienāca prātā, ka kur melnzeme ir īstā vieta, kur līgava, teiksim tā, jo būtu kontrasts. Melna zeme, balta līgava un zaļi dūmi. Viņam patika, ka tur fonā laikam bija tie koki. Es jau to vairs neatceros, bet es atceros, ka mana nervu sistēma tika ļoti sakņudināta uz to visu pasākumu. Es saku, nē, šito laižam ārā. Un viņam bija droni vēl. Jā, tas tajā laikā bija kaut kas wow. Jā. Viņš saka, būs super no augšas, un es saku, nē, nebūs. Šito nē. Tad faktiski tas bija tas pirmais brīdis, kad tā riktīgi ielika kāju durvīs un teica, nē, šito mēs tālāk nedaram. Es tāda esmu, bet ja tiešām es saprotu, ko es negribu, un es negribu, melnzem, balts, viss ir, man bija sniegbalta kleita. Kā viņi būs melna apakšavis? Nē. Tur es sapratu, kad man ir jāiestājās pozā, ka šo mēs laižam tā kā ārā. Okay. Bet ko uznāca vēl lietus, tad mēs pasēdējām limuzīnā, tad viņš atkal pārgāja, un tad devāmies uz viesu namu.
Bet pa ceļam uz to svētku pili zvana vīra māte. Viņa saka, zini, nav kāzu vadītājs. Visi tā kā grib ēst, kā ir bijuši tajā baznīcā, kas ir Rīgā, aizbraukuši uz ķeko. Visiem gribas kaut ko uzkost. Viņa saka, nav vadītājs. Vīrs tā kā nesaprašanā, kā, jo viņam ir jāievada tie viesi, tur lūdzu, šeit ir priekšnesums, tur flautu spēlēt, furšete, paēst, kafiju, iedzert. Jā. Neviens to nedara. Visi tā staigā, nezinu, kas notiek, vai drīkst, vai nedrīkst, neko nezinu. Vīrs tagad zvana tam vakara vadītājiem. Viņš saka, kur tu esi? Viņš saka, zini, es sūdīgi jūtos šodien. Es tā kā domāju palikt mājās. Viņam, es redzu, acis pārgriežās. Viņš saka, kā tu neesi? Brauc tur, ka tev ir jābūt. Mēs taču esam saruna. Kā tas ir? Tu tagad atcel pusstundu iepriekš, ka mēs ieradīsimies tūlīt. Es vispār, kā kāds ātrais komandā, man prātā nenāk, ka es varētu tā. Es zinu, ka man šodien kāzas, bet... viens drusku galvu sāp. Viņi sapratīs. Un es arī, uzrakstīt viņam nerakstu. Gan jau viņi pārņemti ar visām tām kāzu darīšanām. Es viņus tur traucējuši. Ja piezvanīs, tad piezvanīs. Pateikšu, kā ir, jā. Jā, drīz, protams, tikai ņem mikrofonu. Jā. Kad man citreiz arī prasa pāris, vai jūs tur tiešām būsiet, mums tagad viss pierezervēts un tā tālāk. 100 punkti es vienmēr saku, vienīgais gadījums, ka es neatbraukšu, ir tikai tad, ja es pa ceļam nomiršu. Viss, citu variantu nav. Ir to atbrauks kolēģi, kas būs manā vietā. Tā kā man arī liekas, kas? Jā, tas vispār ir fenomenāli. Bet, labi, viņš nekā pasaka, bet tev, Aleksandrs ir tāds vīrs un vārds, viņš pasaka, vecīt, ja tu neatbrauks, tad... Nebūs labi čalīt. Tad nebūs labi čalīt, jā. Nebūs labi. Brauc šurp. Un viņš tak no Rīgas brauc uz to ķēkavu. Viņš bija 10 minūtes pirms mūsu limuzīnas ierapoja iekšā. Tajā svētku pilī, jā. Viss bija kārtībā īstenībā, tā sagaidīšana, tur tā sāls maize, jā, ar to mikrofonu, ka viņš nāca, tur tās duras vērt. It kā viss bija ok tajā brīdī. Jā. Ievadīšana, tur tie šķīvji, man liekas. Kaut kas tur tāds bija, kad ienāk līdz tajā. Šķīvplēšana gan jau viss, jā. Kaut kas tur vēl bija. Un labi, ka mums bija tas ģimenes draugs, kurš bija uzņēmies arī vadību, tad, kad viņš nebija tur, ka var uzcienāties, paēst, un DJs bija arī tās diezgan aktīvs. Tā kā tas arī bija diezgan labi, bet, tad apsēdāmies pie tā galda, viss tur tā kā sāk notikt, un viņš runā tikai tajā vienā valodā, jo mums ir 2 valodīgie tie radinieki. Protams, mans vīrs runā perfekti latvisku un viss tur kārtībā, bet ir tie radinieki, kas ir atbraukuši no citurienes, viņi nedzīvo Latvijā. Viņi nekādīgi to valodu nevar saprast. Vajag tur, ja ne vismaz 50%, tad 30% vajag runāt. Bet, lai skaidrs arī jūs kā paši organizējot, bijāt vienojušies ar pakalpojumu sniedzēju, ka būs latviski un krieviski, un viņš runā tikai latviski. Jā, mēs bijām atsevišķi vēl tikušies, sastādījām to programmu, visu to programmu kāzu, un es atceros, ka viņš vēl uzrakstīja pats pildspalvu 50/50 ir latviešu valoda un krievu valoda. Jā. Es vēl atceros to līgumu un to labajā stūrītī, ka viņš to pierakstīja. Un kas vēl bija interesanti, ka viņš man neatklāja visu to programmu, kas būs, jo viņš saka, man kā līgavai tajā dienā ir jākaifo, kad visu viņš izdarīs. Viņš man atklāja tikai pusi no programmas. Un es tā kā domāju, forši arī, ka pa mani kāds padomā, jo es jau esmu iecepusies uz kleitu, uz make-upu, uz vietu, uz kāzu ielūgumu, uz visu. Forši, ka viņš tā, es domāju, varbūt jāļaujās tam ir. Bet, mīļie, nekad dzīvē to nedarām. Jo jāpadara ir darbiņš, lai tu tiešām tajā kāzu dienā varētu atpūsties un uzkaifot. Jo, ja tu neizdari darbiņu pirms tam, tad tu iespringsti, un tad tev paliek tie feiliņi ļoti stipri atmiņā. Bet galvenais, kas arī pāriem iesaka, vakar vadītāji, arī Edgars, man liekas, pats saka, viņš visu neatklāja, tāpēc, ka viņš pielāgojas vakaram, jo arī tā pati aktivitāte viņš jau skatās pēc cilvēkiem vakara gaitā. Un tad man ir tāds, un tad tev šeit pasaka, es neatklāšu tāpēc, bet realitāte viņš neatklās tāpēc, ka viņš 50% viņš nezina krievu valodu vienkārši. Bet pastāstiet drusku uz priekšējo. Labi, jūs tagad sēžat pie vakariņu galda, viņš runā tikai latviski. Un, kas notiek tālāk? Tas, kā turpinās kāzu stāsts? Jūs tā kā saprotat, mēs sēžam tā kā šeit, mūsu galds. Ja tas jaunlaulāto, es skatos, tur ir 1 rinda ar viesiem pa vidu un 3 rindās. Un viņš tagad tikai mauc tajā latviešu valodā. Tur pieiet klāt mana vīra māte. Tā kā starpbrīdīšos, viņš saka, vajadzētu 2 valodās. Tā kā nesaprotam. Tā cenšas tā
atgādināt, ka tas bija tā kā Tā sarunāts. pieklājīgi, jā. Tā cilvēcīgi, jā. Varbūt aizmirst cilvēku. Jā. Viņš slikti jūtās un negribēja braukt, mazums, jā. Vajag atgādināt. Tagad nākošais pēc kāda brītiņa iet mana māte jau saprot, ka nav labi, kad vajadzētu kaut ko patulkot. Viņa tagad iet klāt viņam. Arī nereaģē. Un pēc tam kaut ko viņš tur runā to savu runu. Un viņam no galdiņa bļauj, kad lūdzu krieviski pārtulko kaut ko. Un viņš tagad pagriežās uz mums. Viņš saka, mums bija runāts latviski. Es ar tādām lielām acīm skatos. Kā? Vēl pagriežās, kad mēs vadīsim latviski. Bet man tagad stāv tas līgums, tā programma, kur mēs atsevišķi bijām sarunājuši, ka tur 50 tur jāvada krieviski arī. Un tad es tā kā piecēlos, mēs aizgājām maliņā. Es saku, ko tu dari tagad? Ko tu dari? Un tad viņš sāka kaut ko, jau beigās, vai teikt, vidū kaut ko patulkot. Bet viņš runāja normālā krievu valodā. Viņš kaut cik, jā. Labi, viss bija kārtībā. Vienkārši būtu negribējās. Kaut kā tā. Man ir... Šis ir tas brīdis, kad man ir tāds tā kā spāņu kauns. Zināt, dāmas un nedod, kas spāņu kauns, ka tev kauns cita vietā. Tu dzirdi stāstu, un tad es dzirdu, un tad es pilnīgi varu iedomāties to situāciju. Viņš kaut ko stāsta, jūs sēžat, visi uzmanīgi klausās, galdiņš tur persona X pasaka, patulko krieviski, un tad tu pilnīgi tā kā, Līgava. Mēs tik runājam, ka latviski būs. Jā, tieši tā arī bija. Un tad tev ir jāceļās kājās un jāsaka, klausies, izējam, reku te pat ap stūri, izdarīsim to tā kā pieauguši cilvēki dara. Jā, un... Es tiešām piecēlos, pat vīrs necēlās, es piecēlos, mēs aizgājām, kad īpaši palūdzu savas puses runājam kaut ko višķi krieviski. Jo es skatos arī uz tiem nabadzīgiem radiniekiem, tur kaut kas, es nezinu, tās spēles vai kas tur ir. Jā. Viņi nesaprot cilvēki, tiešām par ko iet runa. Tu sēdi un visu laiku kāds runā, bet tu nesaproti, ko viņš runā. Tā kā mums tagad pielikt ķīnieti, un mēs tā sēžam. Par ko iet runa. Mēs smaidi, smile and wave. Tas bija tāds otrais tāds fails, kas... palicis ir joprojām atmiņā. Bet man arī tad jautājums, kad tu izvēlējies viņu? Kas bija tavs pamudinājums? Vai tu pati viņu atradi, vai tev kāds ieteica? Kā tu atradi šo te vakar vadītāju? Tajā laikā bija tie Facebookā tie kāzu tās organizācijas lapas, un nebija tāda podkāsta. Es noteikti būtu noklausījusies, kaut ko ņēmu svērā priekš sevis, bet bija tie, tur ieteica gan tos kāzu vadītājus, fotogrāfus, video montētājus. Un plus vēl arī man bija bērnības draudzene, kur mēs redzam viens otru tos postus, un viņai viss ir kārtībā. Viņa ēd labās vietās, viņa tur atpūšās, viss ir super. Es domāju, ka viņai var uzticēties, plus vēl es redzēju, ka publikācijās arī ir viņš kopā ar viņu. Es uzjautāju, forši tā kā vada pasākums, pasaka savu to pieredzi. Jo es viņai pilnībā uzticējos, jo tā gaume sakrīt ar manu gaumi, kad viņa zina, par ko viņa runā. Un tomēr bērnības draudzene sliktu neieteiks. Viņi saka, jā, viss super, kad viss baigi labi un interesanti, un viņš tāds ir uz jokiem un jūt publiku. Un tas, kas vajadzīgs. Tieši tas, ko vajag. Jā. Tas ir cilvēks, kas man vajadzīgs tur kāzās. Nevis kaut kā tur teatralizēta, lai man tur visi sēžam, muguriņas taisni. Vai tā brīva atmosfēra, tas, kas ir vajadzīgs tā dvēseliski, lai būtu forši. Un kaut kā tāpēc draudzenes ieteikuma, bet, protams, varbūt priekš viņas viņš bija labs, jo katram jau tā gauma ir savādāk. Es jau nevaru teikt, ka viņš slikti vada, iespējams, viņš super vada priekš kāda cita, bet priekš manis, tas nebija labi, jo man bija kaut kādas ekspektācijas, ko es nesagaidīju. Skaidrs, un gan jau, ka draudzenē kāds arī bija tikai latviski, un gan jau, ka viņš nejūtās slikti, jā, teiksim tā. Viņa vēl nebija precējusies, tā kā es domāju, tas varēja būt arī faktors, ko viņa nenovērtē kaut kāds niansīts. Tas ir interesanti, jo es arī par tām atsauksmēm runājot, tas ir arī atbildot Renāts tavu jautājumu, kā izvēlās tos pakalpojumu sniedzējus. 90% gadījumu no atsauksmēm, no mutes mutē, teiksim, aiziet. Un var šķist, ka draugiem, radiem viņiem viņš ir bijis, vai vienalga, vai viņa, vai kāds cits pakalpojums sniedzējs ir bijis baigi labi. Un tad tu savās kāzās saproti, es dzirdēju tādas tur virsotnes un tādus cildinošus stāstus par vienalga, vai tas nebūtu vakar vadītājs, varbūt arī mūziķi vai fotogrāfs, vai nezinu, vai arī ēdinātājs, kas arī vēl viens
vēl viens, kur sanāk dažreiz vilties. Un tad, jā, viena lieta ir gaume, bet arī gaume, lai arī cik dažādi viņi spēj būt, tas beigās tas faktors, kas padara pakalpojumu sniedzēju labāk par citiem, ir profesionalitāte. Ja tu vienkārši, pat tad, ja tu neesi manā gaumē, ja tu dari to profesionāli, tev nav tas kauns, par ko viņš tur dara. Nu labi, man tā spēlīt drusku nepatīk. Labi, tas jociņš nebija tik smieklīgs, citiem viņš likās smieklīgāk, es tur baigi nesmējos. Bet, viss bija tā kā, viņš izstāsta labi, viņš ir saģērbies, viņš atbrauca bez atgādinājuma, ja viņš runā tā, kā mēs vienojāmies, ka viņš runā. Viņš dara visu labi un profesionāli, un tad ir tā, kā mēs iepriekš runājām, iepriekšējā podcastu sērijā ar Agnes, kad vienkārši tā būs tā kāzu nianses, kas tev baigi atmiņā nepaliks. Ne ar labu, ne ar neko sliktu, vienkārši bija ok, ja, bija ok. Un tā ir, man liekas, tā lieta, ko vajag izdarīt, kad izvēlās no atsauksmēm pārliecināties, ka viņš vienkārši ir profesionāls tajā, ko viņš dara. Un, ja tā ir, tad, teiksim tā, tad kā Edvards teica, tad tikai pa ceļam iekļūst kaut kādā ļoti traģiskā. Tas ir vienīgais iemesls, ka var kaut kas slikti būt. Vienkārši tad ir nepatiks, būs ok. Nu jā, tāds mazais komentārs. Vienkārši vajag profesionāļus. Jā, pārbaudīt arī to programmu, tomēr izrunāt tās nianses, ko viņš tur plāno, kādi tur šovi būs. Jo viņš teica, viss kārtībā, esi atbrīvotais, visu sakārtoši, viss būs perfekti. Mēs gribējām arī, lai būtu tas šovs, jo mums tā kā tie Kaukāzu gēni ir. To Šķigānu ansamblī, kas ir Rudeviči vai Riči tajā laikā bija. Viņiem ir krāšņs šovs, kas būs foršs un dziesmas, iekustinās to publiku un būs tā atmosfērīgi. Viņš saka, to jums nevajag, tas ir par dārgu, es paņemšu savējo, mums uztaisīs riktīgāko šovu. Tā kā savējo ko? Tā kā mūziķi kaut kādu savējo? Nē, viņam bija tāds vīrietis, kurš taisīja uguns šovu, uguns rījējs un taisīja to šovu. Un pēc tam viņš mums tā kā dāvanu ar baloniņu pūta ilgu laiku to pulksteni tādu, kā dāvanu mums. Un tā kā viss bija tajā laikā. Es pat zinu, kurš taisies Pulksteni. Bija. Pagā, no kā viņš viņu no smiltīm? Vai? Jā, laikam kaut kas tur bija ar tām smiltīm. Bet tas mēģinu bija vizualizēt. Visi tagad skatās, ka viņš tur darbojās. Flakoniņu. Jā, flakoniņu. Flakoniņu, ok. Bet tādas smilšu ainavas, tā kā tādas uz tā pulksteņas. Jā. Bet tas bija tā kā mičošana, tā bija? Jā, vakara gaitā jau. Jā, tas jau bija vakara gaitā, tas šovs bija. Bet tas jau nav, tas ir pilnīgi tas, jūs taču gribējāt, ka tur visi dējo. Mēs gribējām to, lai būtu viss tā karsti. Tur viss skatās kā viens pūš, un pēc tam ar baloniņu tur arī diezgan ilgu laiku. Pulkstenis skaists, viss kārtībā, bet tas nebija tas. Un tad viņš saka, jums nevajag tos ansambli, tas ir par dārgu, es jums ieteikšu kaut ko tā kā budžetīgāku, nevajag tērēt naudu uz to, uz ko nevajag tērēt. Un viņš saka, es pats varu pārģērties par tiem čigāniem un atnāk jums nodejot. Es tā paklausījāmies, ko mēs tur esam tērēties. Arī jauni, tur viens, mums vecāki palīdz, pirmkārt tās kāzas veidot kopā, jo tas viss dārgi izmaksāja tajā laikā arī. Un, domāju, varbūt ietaupam točna, kad būs tas šovs, tas super būs un interesanti, nevarēs atraut acis, ja? Bet es kā līgava noguru skatoties, kā viņš ar tiem baloniņiem tur pūš. Tas arī nebija priekš manis. Man bija garlaicīgi tajā brīdī. Tā ir tas, ko es vienmēr saku. Es kā organizators, es eju ļoti daudziem strādāt. Es vispār neesmu tāds piesieties organizators kādiem pakalpojumu sniedzējiem. Tad, kad es dzirdu, ka pakalpojumu sniedzēji saka, ņem tikai manējo, man ir sarkanais karogs, un tikai tad, ja es esmu 100 reizes pārbaudījis un nomērījis, un tikai tad es tev pateikšu, līga vai jā, mēs šito ņemam. Diemžēl, bet tā realitāte tāda ir. Tā kā tu redzēji, tas ir 50%, tu dabūsi šādu gadījumu. Tas pat nav tur maziņš procents. Tā tiešām ir, tāpēc, ka viņam patīk. Un tieši tā, labi, ka tu pateici, jo tagad es arī atceros, ka viņš jau ieteica arī gan tos video montāžu, gan tos fotogrāfus. Viņš saka, man ir savi cilvēki. Tikpat labi, tā kā es, ka visu sakārtos, viss būs kārtībā, tu kaifos no tā visa pasākuma. Ka riktīgi krūti būs, tur droni. Viņš man pasaka, ka droni tajā laikā droni. Wow, kas tas tāds ir, monstru. Atslēgvārds ir kaifot, tā kā viņš visu nopārdā. Tu kaifosi, tu vienkārši. Tā diena būs tev, ne par ko nedomāsi vispār. Man ir kaut kā tas paņēma, jo es jau biju diezgan tā nočakarējusies jau pirms tā visām detaļām, ko es stāstīju.
Nu, un tā, jā, tā. Arī video filma mums diezgan interesanti gāja, kad atsūtīja to visu. Mēs prasījām, bija tāda īsa filma sākumā, un tad mums ir daudz mazi īsi kadriņi. Tādi pa, cik tur minūte, 45 sekundes tādi kadriņi mums ir. Mēs pajautājām, vai var izmainīt to īstu filmu, jo tur arī kaut kas nebija, gribējās pamainīt. Jā, normāls jautājums. Video tam meistaram, es nezinu, kā montāža. Viņš saka, man nav laika, tā būs atsevišķa cena. Un mēs pēc kāzām, kā atsevišķa cena, bet ja mums kaut kas nepatīk, mēs gribam ielikt vienkārši citu kadru. Mums tie nepatīk, tur tas kadrs, kaut kas tur arī, es tiešām neatceros, tas bija sen atpakaļ, bet nepatīkās. Pamainīt, jo es arī strādāju skaistumkopšanā, man ir viss tas filmēšanas, es vienmēr pamainu, nav problēmas. Jā, mēs neprasījām kaut ko visu pārveidot, bišķi pamainīt. Viņš saka, nav laika, atsevišķa samaksa. Viņš saka, bet es jums varu atdot visus tos materiālus, kas man ir safilmēti. Un meklējat kādu, kurš tur cits montēs, kurš montēs cits. Tā mums ir tie visi materiāli. Nesamontēti vēl, un es neķeros arī tam klāt, jo ir nosēdums ar to visu pasākumu. Tev jārunā mikrofonā. Jā. Man interesanti, vai tie cilvēki joprojām strādā. Es redzēju, Tu zini, pats vadītājs. Nē, es neprasu tagad vārdus, uzvārdus. Man vienkārši tiešām liekas, vai tas ir priekš viņiem. Es arī neteiktu vārdu uzvārdu, jo tas nav korekti. Es saku, mums tās gaumas nesaka. Iespējams, kādam viņš ir super vadītājs vai fotogrāfs arī. Viņam patīk tās 1/3, ka trūkst tām bildēm, kas ir. Varbūt kādam tas ir baigi forši. Vai arī video montāža, ka patīk tur, tā kā viņi montē. Es neesmu dikti prasīga, bet, Mēs bišku pārtraukšu. Edvards mums uztaisīja kokteļus, kas jums ir jāpagaršo šobrīd. Obligāti tieši pēc šāda liela pārdzīvojuma atminoties. Lai Edvards mums mazliet ieskicēja, ko viņš ir uztaisījis. Izskatās kaut ko, ka lai jūs bišku refrešojaties drusciņ tāds. Jā, tam jābūt tādam atsvaidzinošam. Tā, mums ir alkohola un bezalkohola versija. Elīna ir alkoholiskā. Ļoti, tā basically tas ir džina mojito, bet tur ir džins, zaļais ābols, piparmētra, laims, gāzēts ūdens, tas ir alkohola versijā. Un Edgaram ir mazliet vēl ar ingvera limonādi. Nenormāli labs. Ja? Paldies. Nenormāli labs. Vienkārši. Man vispār esmu arī ingvera fans. Jā? Klausies. Un ja es būtu arī, teiksim tā, citādi orientēts, es tev uzaicinātu kaut kur. Jo pēc šitāda kokteļa precamies. Paldies. Izcili, jā. Un redziet, profesionāls. Vienkārši profesionāls atbrauks, uzšēkos. Pat ledus ir perfektās, teiksim tā, kubos. Tas nav vienkārši kaut kāds tur no aizturē, bet ļoti smuki. Bet arī var jūs, kad viņš pieskaņojās atkal mums tēmai šodien. Mums vajadzēja refrešoties pēc tā, ko mēs dzirdam pēc fotografa un videogrāfa tiem kadriem. Jā, es pat gribēju pajautāt, vai tu pirms tu izvēlējies arī fotografu un videogrāfu, vai tu pārbaudīji viņu darbus iepriekš, kā viņi ir kaut kur parādījuši. Paldies par kokteili. Ļoti, ļoti garšīgs. Tiešām refrešoja man. Es varu sākt ar jaunu jaudu atcerēties. Kaut gan es bieži to nedaru. Jā, mēs skatījāmies. Ko mēs skatījāmies vai skatījāmies? Zini, es tādas detaļas neatceros. Ļoti uzticējāmies, tāpēc, kad kāds vadītājs teica, ka būs labi, ja? Būs labi, ka jūs kaifosiet, kad es zinu, un vēl tā kā draudzenes arī tas fonā. Kad ir labi būs, un es redzu arī viņas to piemēru, kad viss viņai tur labas atpūtu vietas, un pat tur labi ģērbjās, un brauc ar labiem auto, un izvēlās tās vietas, kas ir tiešām labas, un jā, tas ir. Bet, ekspektācija neatbild. Patiesībā vajadzēja vairāk parakties, vairāk pārbaudīt, kāda būs programma un bildes. Bet tā forša, tā labā ziņa no tava stāsta, kurš iespējams līdz galam tomēr varbūt, lai arī ar labām atmiņām, jo bija tie cilvēki, vai ne? Ja bija tie cilvēki, tas beigās ir pats svarīgākais. Bet jā, tā labā ziņa, ka mūsdienās, pēc 10 gadi ir pagājuši, mūsdienās tā konkurence ir tik liela, ka šādus pakalpojumus sniedzējs vienkārši izfiltrē. Viņi vienkārši nevar dabūt nākamos pasūtījumus. Līdz ar to, jā, pa šiem 10 gadiem ir daudz kas mainījies. Organizatori palikuši, kas arī ir, vai ne, Renātu, kā filtrs, tu uzreiz jūti,
ko no tā, ko tev līga saka, man tur viens teica, būs reāli kaifā būsim. Mēs būsim vienkārši wow. Un tu uzreiz saki, nē, ļauj man drusku research uztaisīt, ļauj man nedaudz parakties, pastalkot, un tikai tad var uzticēties kādam. Man būtu pilnīgi no malas, ar ko iepriekš nav sanācis strādāt. Jā, tā ir. Pat ja tā, es iesaku Edgars Žukovski, es teiktu tā, ka Edgars var pielāgoties jebkuram pārim. Es viņus praktiski visiem pāriem iesaku. Bet ir tā, ka es tiešām filtrēju, jo ir bijis, ka tiešām pāris atnāk, mēs gribam šo svinību vietu, kur ir Facebookā ir daudz atsauksmes. Mēs aizbraucam uz turieni, ir situācija, kad ir jāglāb cilvēks, tīri jāizsauc ātrā palīdzība, viesunams nenoreaģē. Mēs atkal uzreiz reaģējam, tur visas situācijas risinam, pirmā palīdzība, mēs saprotam, tajā viesunamā es neuzticētos sev pasākumu rīku, un ja es neuzticētos sev, es neuzticēšu to viesunamu kādam citam. Tas ir tas, ko mēs no malas darām. Un tāpēc man ir īstenībā tā reakcija, jo mēs visi ir sajūtas, kāzas ir sajūtām, mēs atceramies vispār sajūtas. Kā tu reaģēji, tad, kad tu vispār ieraudzīji tās fotogrāfijas, jo tev bija tā kleita svarīgāka? Kas ir tas, kas tev īstenībā, tās bildes, ko tu visu mūžu atcerēsies? Kā es reaģēju, man bija besis, protams. Tās kurpes tika sūtītas speciāli, jo joprojām man vēl viņas ir ar tām pērlītēm izliktas, un visi par tām kurpēm bija sajūsmā. Viņas pat fotografēja kaut kas atsevišķi, kad es nācu baznīcā pa tām trepēm. Un kleitas, tās apakšas, apakša man bija svarīgi, lai viņu redz, jo tikai dēļ tās kruzuļiem un tām visiem tur es viņu tu izvēlējos. Lai gan mums vajag pavisam īsti pateikt, jo tas palika aizkadrā, ka tev vēl visas bildes, kas tika atdotas no fotogrāfa, bija 75%. Ja? 25% bija redzams. Jā. Tas tā, jo mēs par to runājam aizkadrā, lai skaidrs, kas tur nebija. Un tad bija reāli besis. Ja? Bija besis, protams, bet labi, ka tur kaut kādiem draugiem ir tā visa kleita. Kā ir, tā ir. Vairs jau neko nevar mainīt. Ko es tur iešu stresot? Nē, tas bija un ir jāsamierinās ar to, kas ir, dzīvojam tālāk. Kāzas visā visumā bija ok. Bet tā nauda, kas bija ieguldīta, es sagaidīju vairāk. Kad bija kaut kādi feili, kas neliek to atcerēties kā super pieredzi. Tā laikam ir tā lielā, tas saucamais, es nezinu, kā Latvijas, varbūt tā kā value for money, jeb tā naudas vērtība, ka tu zini, cik tu esi iztērējis. Un kad varēja labāk, vai ne? Varēja labāk. Jā, un plus tas laikam iedod to pēcgaršu. Tā vecāku nauda un tā mūsu visi ieguldi, tajā laikā mums nebija tur tie biznesa pašiem, un kad tur viss būtu lieki. Mēs visu pēdējo, ko sakrājām, lai tā kā ir forši, lai ir atmiņas, lai ir viss tā, kad paliek uz dzīvi. Mēs īsti neekonomējām. Tā kā tā. Jā, Un tad, es gribu pastāstīt, kad arī tā man draudzene bija tā bērnības uz kāzām, un viņai tas draugs. Un tad viņš bija izdomājis, ka viņš tā kā ar mums kopā tusēsies tālāk. Jā. Vadītājs? Vadītājs. Un tad tur viss aizgāja tā diezgan pašplūsmā, neregulēts. Kūku arī teica atkal mana vīra māte ar mammu, kad ir jānes kūka un kad ir jādejo tā pirmā deja. Kad ir jāiet dejot, jo jau ir pusnakts, tuvojās. Ja drīkst aizgāja pašplūsmā jau, es domāju, ka aizgāja pašplūsmā, tā kā jau tas viss ir izdarīts, jau pēc 12. Nē, bet tas sanāk, ka aizgāja aizgāja pašplūsmā. Jo viņš bija iedomājies, ka viņš sagaidīs mūs, ievadīs tajā telpā, un tur tie šķīvji, un tas tālāk, pišķi parunās latviski, un pēc tam iet tusēt pie galdiņa kopā. Un tas sanāk, ka pirmā dēja kūka, tas viss notika kaut kādā pusnaktī, ja, faktiski. Vecāki to īstenībā regulēja, kad vajag iet dejot, jau ir laiks pienācis, jo mums bija deja līgavainim ar mammu, un man bija ar vecstāvu, jo man uzaudzināja vecstāvs, un pēc tam kopējā tā deja līgavai ar vīru. Un tas viss tika ievadīts no vecāku puses, kad ir laiks, mīļie. Vai tur sauc kūku vedam ārā, arī bija tā trīsstāvīga skaista, mums bija šampaniešu tā piramīda, bārmens nebija. Nebija tik garšīgi kokteļi. Lai jāt paši piramīdi, jā? Jā, domāju, paši bārmenis vajadzīgs, bet piramīda bija. Bet tā ir tad vienkārši, jāsauc lietas īsti, tā bija vienkārši haltūra. Viņš vienkārši atbrauc reāli no haltūrai. Tā. Un tā viņš vienkārši tusē ar jums. Tas ir tāda man pieredze, ka es varētu teikt, tā ir haltūra no man skatu punkta. Varbūt viņam tas bija labi izdarīts darbs. Nē, zin kā es, nebija. Sauksim lietas īstajos vārdos. Nebija.
Nu, nebija. Tev trīs no nozares, nē. Mēs maigi izsakoties, tā bija haltūra, jā. Maigi. Jā. Bet labākā daļa, kas man palikusies, ir no kāzām, bija līgava zakšana. Mani nozaga mūsu ģimenes labākais draugs, par ko es biju ļoti priecīga, ka viņš ir, ka varēs ar kaut ko parunāt, ar šo bēdu padalīt, un vīra brālēns. Un tad viņi tur kaut kur mani veda, tur kaut kādos tajos bunkeros, bet kur muzikanti parasti ir. Pagrabā, mēs zinām. Jā, pagrabi. Un vienam minēta superīga domprātā. Davai iedzeram. Un tad visu atlaida. Un tas bija tik forši, mēs tur parunājām. Ļoti labi. Bet tas bija super. Tad tieši to arī vajadzēja vienkārši. Tiešām vajadzēja manai sirsniņai, lai tā atlaistu tās emocijas, to, ko es pārdzīvoju. Un bija tad labi. Oi, Otlīgaus, ja kas, ja jums liekas, ka kāzās viss iet vienkārši pa šreju, tad dojiet pagrabā un iedzerat. Cilvēkiem, ar kuriem patīk pavadīt laiku. Ko mēs varētu paņemt kaut kādas mācības? Pirmā mācība laikam būtu neuzticēties visam, kas patīk otram, bet realitātei iedziļināties tajā visā pasākumā, ko tu izvēlēsies par savu pakalpojumu sniedzēju. Jo ļoti daudz līgavas, kas paši plāno kāzas, un mēs esam visi par to, jo mēs varam kā profesionāļi nodrošināt to aizmuguri, bet tiešām nepieļaujam kļūdu un lasam atsauksmes un iepazīstam kārtīgi katru pakalpojumu sniedzēju. Neļaujam kaifot no viņa draugiem. Man liekas, tā ir lielākā lieta. Un es teiktu, ka ar vakara vadītāju ir tā, ka tas, ko man ir pašsaprotam, Edgaram pašsaprotam, bet izrunāt vēl nedēļu pirms tam visu to scenāriju, pirms kādas dienas. Kad būs tā kūka jāpasniedz viņam, nevis viņš iet patusēt ar taviem draugiem, vai viņam ir jāpiesaka pirmā dēja, vai jebkāds cits, ka tam ir jānotiek, nevis tas notiek pašplūsmā, vai kāds cits to izdara. Tā kā, tas vēl joprojām ir. Tas nav tikai īstenībā pirms 10 gadiem. Tā tiešām vēl joprojām ir, bet tas nav vienmēr vadītājs. Citreiz tas ir ēdinātājs, kuram ir uzdevums pasniegt kūku, un viņš neatnes kūku, jo viņš dara kaut ko citu aiz stūra. Tad, tādas situācijas vēl ir. Tāpēc esam uzmanīgi ar to, ko mēs ņemam sev līdzi. Jā, tas padarīt darbiņu pirms, lai tiešām tajā kāzu dienā varētu to baudīt. Un kāzu organizētājs, man liekas, arī tas, kas palīdz to visu izbaudīt, jo tad tiek viss izplānots, tur no labākā tā skatu punkta, pielāgots katram budžetam, cik saprotu arī. Un tad tu tiešām vari baudīt to dienu, jo man liekas, tajā dienā ir maksimāli jādara viss, lai tu nestrādātu, lai tu nedzēstu ugunsgrēkus, kas tur ir noticis, lai tiešām varētu atpūsties un baudīt, jo tā diena ir tikai tava, tam ir jānotiek, visam jānotiek tur to, ko tu vēlies, jo pie tevis tā kā nāk ciemos un tu dari to, ko tu gribi redzēt tajā kāzu dienā. Bet atskatoties noslēgumā, tad, bet jūs jau esat ar Aleksandru tomēr priecīgi. Jūs esat precējušies, mīlestība, ilgi un laimīgi, un tā viena diena it kā, kad, kas, protams, ir svarīgi, un tur daudz naudu ielikt, un rādi sabrauc, un vecāki klāt, un kas tik vēl ne, un kūkas, un kleitas. Bet tā tomēr ir tikai viena diena. Un pat tad, ja kaut kas aiziet, tur drusku pa pieskar, te jau beigās tu skaties uz to lielo kobildi, kad viss tomēr ir labi. Protams, jo tas sapņu kāzas arī bija realizēts mans sapnis. Viņas būs lielas, būs rādi visi kopā, mēs atpūtīsimies, un kāzu ceremonija baznīcā, visas tās vēlmes tika realizētas, bet bija kaut kādi fail momenti. Bet pārsvarā kobilde ir ļoti pozitīva un ne tik pozitīva varbūt, bet ir laba. ir vienkārši, teiksim, tā kobilde vienkārši ir. Un tas, kas man bija svarīgi, tas tajās kāzās bija. Jā. Kā tas, cik kvalitatīvi, tas ir otrs jautājums. Jā. Tas tāpat kā tev tā kāzu bilde, kur nav 25%, arī tev ir tava un Aleksandra kopdzīve, un tad ir tas viens kadriņš, kur ir tās kāzas, izgriezt. Drusku izkropo ārā. Kaut kādu daļu no tās dienas vismaz. Mēs varam atkārtot, uztaisīt tev ar to skaisto kleiti, ja tu viņā vēl ietilpsti. Protams. Bet mēs varam atkārtot un uztaisīt jums skaistu vismaz fotosesiju tagad pēc kāzām, piemēram. Lai jums ir ko atcerēties ar to. Jo to vienmēr var izdarīt, nosvinēt savas jubilejas tiešām, lai atnāk. Īstenībā laba doma, jo es ietilpstu tajā kleitā. Jo, Elīna, sanāk tā, ka, ja tomēr tie nav 9, bet ir 10 gadi, sanāk, ka tagad septembrī kā reiz ir 10 gadi.
Renātai fenomenāla ideja. Vēl cārā to skaisto kaukās tipu kleitu ar pērļu kurpītēm. Un mēs ar visādām, man bija tie auskari, tie kristāli un apkaklu diedēm. Un mēs kā reizi, un mēs aizbrauksim uz Salaspilsnes botaniskā dārza, mēs ir zālīti iesēsim tagad pavasarī. Viņi kā reizi būs uz augustu, kā reizi uz septembri. Un tad mēs, klausies, plāns ir. Tā kā mīļās līgos, ja jums kaut kas tā līdz galam vēl grauž sirsniņā, kas nebija jūs kādās pirms gada 10, 20, izdariet to. Tad vaina. Tagad, kā saka, tajos tiktakos mums ir tā pieaugušā nauda. Ja? Mēs varam sakasīt dažus eiro gan fotogrāfam un uztaisīt vienu foršu dienu pašu sev. Super. Jā. Paldies. Es teiktu tā, ka bija par ko padomāt, ir par ko aizdomāties par kāzām. Un kā mums tur bija like, share, subscribe. Call to action! Jā. Un tiekamies nākamajā epizodē. Rezervējam laicīgi šos brīnišķīgos vadītājus, organizatorus. Un bāru. Paldies, tev. Un bāru arī. Paldies. Super, čau! Čau!